Vai ir liels atšķirības starp lētākajām Philips Sonicare zobirstēm un pašām dārgākajām Philips Sonicare zobirstēm? Jā un nē. Principā tas ir atkarīgs, ko jūs vēlaties. Ja mēs salīdzinām tīrīšanas jaudu, tad vienalga, vai es ņemat lētākos modeļus vai dārgākos modeļus, visām ir tehniskajā specifikācijā norādīta vienāda maksimālā jauda, kas ir 62,000 sariņu kustības minūtē. Tas, kas mainās, ir visādi aksesuāri un features. Piemēram, šī ir viena no vienkāršākajiem modeļiem, kur ir tikai viens tīrīšanas režīms, bet divas intensitātes, kamēr jo dārgāk paliek tā birsta, jo vairāk programmas nāk klāt, jo vairāk aksesuāri, kā papildus mājas galviņas, ceļojuma futlāri, kur šim te modelim var vēl atsevišķi regulēt intensitāti un dažādas programmas, un vēl nāk arī telefona aplikācija klāt, kas, protams, visās papildus features, ir foršas, bet vai viņas uzlabo to, cik labi jūs iztīrīsiet savus zobus, droši vien, ka nē. Piemēram, arī šī te vissmalkākā birsta, viņi, pieņemsim, lādēs nevis uz parasta lādētāja, bet šajā stikla glāzē, un ceļojuma futlārs ir nevis, piemēram, kā šis te tāds parasts plasmasas, bet tāds ar mākslīgu ādu, kurā pa taisno viņa arī ar USB kabeli var uzlādēt atkal. Vai tas palīdz iztīrīt zobus labāk? Protams, ka nē, bet izskatās daudz smukāk, bet tāpēc arī šī birsta maksā 194 eiro, kamēr, piemēram, šāds te modelis maksā tikai 63 eiro. Jebkura pēc tam no Philips Sonicare maiņas galviņām derēs jebkurai no Philips Sonicare zobu birstēm, viņām visām savienojums ir pilnīgi vienāds.